Apmēram 20% sieviešu pēcdzemdību periodā vai pat pirmā gada laikā pēc dzemdībām var piedzīvot pēcdzemdību depresiju. Katra piektā sieviete, katra piektā jaunā māmiņa iespējams cieš varbūt ne no klīniskas depresijas, bet no pietiekami nopietniem depresijas simptomiem, kas ierobežo viņas dzīves kvalitāti un tātad arī mazuļu dzīves kvalitāti. Un lielākā problēma ir tā, ka mazulim, kur māmai ir depresija, būtībā nav mammas, jo mamma nespēja redzēt savu bērniņu, atbildēt uz viņu signāliem, viņai ir grūti parūpēties par mazuli. Rezultātā cieši visa ģimene. Un pēcdzemdību depresija nav kaut kas, ko sieviete ir izvēlējusies, tā nekādā gadījumā nav izlaidība, tā nav sievietes izvēle. Tā ir pieredze, kas var skart jebkuru sievieti, vienalga no kādas sociālā slāņa viņa ir, vienalga cik viņa ir gudra vai mīloša mamma. Pēcdzemdību depresijā ir diezgan daudz dažādu iemeslu. Viens no pirmajiem iemesliem, protams, ir hormonālās izmaiņas pēc dzemdībām, un tāpēc diezgan bieži sievietes pirmajās dienās pēc dzemdībām arī jūt tādu emocionālo svārstību, garstāvoklis te ir priecīgs, te ir bēdīgs, un parasti šīs te agrīnie tādas iezīmes pāriet dažu dienu vai nedēļu laikā. Bet šie hormonālie tomēr sarežģījumi var ieilgt un radīt vēl tad pastiprināt šos emocionālos traucējumus vēl. Pēcdzemdību depresijas viens no lielajiem riskiem ir sociālā atbalsta trūkums. Tātad, ja māma nesaņem atbalstu, bet saņem norādījumus par to, ka viņai ir jāsaņemās, vai saņem norādījumus par to, ka viņa ir slikta māma, tad visticamāk tas sieviete vēl jo vairāk iedzen tādā izmisumā un vientulībā, no kuras viņu ārā dabūt nemaz nav tik viegli. Man bija brīnišķīga grūtniecība, ļoti vieglas dzemdības. Bet tik līdz man piedzima dēliņš, man bija pilnīgs šoks. Man situācija bija tāda, ka es biju pilnīgi... Man bija priekšstats, cik tas viss būs viegli, skaisti. Jā, un realitāte bija pilnīgi cita. Es neslēpos, un es draudzeņu lokā es teicu, ka es nejūtos īsti labi šobrīd, un tad bija tāda tā kā neizpratne par kā tā var būt. Jā, un nebija atbalsta tajā brīdī. Jā, no vīra, jā, bet tīri draudzeņu vidū un pat rādu man nebija atbalsta, jā. Depresīvās sajūtas nav tas, ko es kā sieviete, kā topošā mamma sagaidīju pēc dzemdībām. Man bija skaidrs, ka ir jārēķinās ar dažādām praktiskām grūtībām, ka dzīve būs savādāk, bet kā man būs emocionāli tik grūti, es patiešām to negaidīju. Manā gadījumā tas izpaudās absolūti nekontrolējumās, tādās skumjās, un man ļoti gribējās raudāt. Un tā bija nevis vienkārši tāda pēcdzemdību 3. dienas raudāšana tipiskā, bet man vienkārši bija ārkārtīgi skumji, un es pat nespēju nodefinēt par ko. Un ja šis depresīvais stāvoklis ievelkas, ja ir sajūta, ka tu netiec galā ar sevi, nespēj pildīt savu, arī savus pienākumus pret bērnu, nespēj tikt fiziski ar sevi galā, ja parādās vēl kaut kādi simptomi, viennozīmīgi uz to ir jārēģē. Biedrība Debesmanna rīko atbalsta grupas gan internetā, gan arī klātienē, uz kurām iet arī speciālisti. Mēs rīkojam arī seminārus un nometnes, un tādā veidā cenšoties iedrošināt sievietes, un ka mēs nedzīvojām vairs tajos laikos, kad cilvēks, kuram ir depresijas, ir otrās šķiras cilvēks, ka viņš tiek norakstīts un viņam ir jābūt ieslēgtam 4 istabās, un viņš vairs nedrīkst nekur iet. Un valda mums sabiedrībā vēl joprojām tādu uzskatu, bet man liekas, ka pateicoties Debesmannai un sievietēm, kas ar mums kopā darbojas un strādāja, un ka pavisam kopā mēs lauzīsim šo sabiedrības stigmu. Pirmais, ko var darīt pati sieviete, tad apzināties to, ka šobrīd man ir grūti, šobrīd man ir vajadzīga palīdzība un runāt par to. Palīdzības lūgšana ir spēka.
nevis vājuma pazīme, jo tikai spēcīgs cilvēks var pateikt, šobrīd man ir grūti, man vajag palīdzību. Vispirms runājiet ar savu partneri, tad runājiet ar saviem tuviem cilvēkiem un meklējiet arī profesionāļu palīdzību. Tas var būt ģimenes ārsts, tas var būt psihologs un sarežģītākos gadījumos, protams, varbūt arī nepieciešama psihiatriska palīdzība, bet arī tas ir palīdzības veids, un no tā nevajag nobīties. Un, ja jūs jūtat, ka pat tiešām tie simptomi kļūst izteiktāk un kļūst arvien sarežģītāk, negaidiet. Tas ir līdzīgi kā pie zobārsta. Mazi caurumiņi salabot ir viegli. Liels caurums var sabojāt visu zobu. Svarīgais, ka pēcdzemdību depresiju var uzveikt, ka to var pārvarēt, bet bieži vien sievietei ir vajadzīga palīdzība. Visbiežāk šo palīdzību var sniegt vistuvākie cilvēki. Vīrs, mamma, draugi, ik viens no mums.